2021. gada vasaras sākumā, jūnijā, pie mums vērsās kvartāla Lenta attīstītāji ar lūgumu šī projekta attīstīšanas ietvaros veikt teritorijā esošo ēku 3D uzmērīšanu. Mēs veicām katras ēkas detalizētu 3D uzmērīšanu, izstaigājot katru telpu, katru stāvu, fiksējot to visu ar 360 grādu kameru. Kolēģiem arhitektiem pēc tam nodrošināt iespēju šīm telpām piekļūt attālināti, tās izstaigājot pa iekšpusi, pārpusi, kā arī sagatavojot viņiem 3D materiālu, kurš tika digitalizēts dažādās projektēšanas programmās, dot iespēju pēc tam strādāt ar šo sagatavoto 3D materiālu, ko arī var atzīmēt to, ka šis ir lielākais mūsu uzmērītais objekts, kuru apjoms ir 16,000 kvadrātmetri. Mūsu komandai ikdienā strādājot, nāktos veikt šo te uzmērīšanas darbus 3 mēnešus. Teritorija tika izstrādāts 3D modelis. Šie te ir sagatavotie materiāli, un tad veiktā 360 grādu iekštelpu fiksācija, lai pēc tam nodrošinātu iespēju attālināti piekļūt telpām un caur viņām iet un apskatīt visas tās nianses, kas varētu būt būtisks. Teritorijas 360 grādu fiksācija drona no augšas, un tad katrā no šiem punktiem var aiziet automātiski uz vietas, būt šeit klāt un paskatīties, tādā plānā, navigējot pa visu teritoriju. Nav obligāti jābūt uz vietas. Viens no svarīgākajiem momentiem projektēšanā mums bija, kā izveidot pareizi mūra sienas kārtas. Tātad mums ir 8 māla ķieģeļu mājas, un viņas nevar siltināt no ārpuses, ir jāsiltina no iekšpuses. Un, lai uztaisītu pareizus aprēķinus, mēs griezāmies pie profesora, pie Latvijas vadošā energospeciālista Andra Jakoviča. 23. gadā tātad pie mums vērsās kvartāla Lentas attīstītājs ar lūgumu izanalizēt iespējas viņam šo te vēsturisko būvju, tā teikt, jauno dzīvi, veidot tomēr ar mūsdienīgiem apdares materiāliem un arī atbilstoši mūsdienu prasībām siltumizolācijai un termiskajam komfortam. Protams, mēs zinām, ka vecajās daudz dzīvokļu paneļēkās dara to vienkārši, uzvelk siltu mētelīti no ārpuses šīm ēkām, un šī gadījumā tas izskats katrā ziņā nav dominējošs un būtisks. Bet, lai saglabātu šīs te vēsturiskās apbūves, patiesās vērtības arī arhitektoniskās, tad, protams, šāda te standarta pieeja kvartāla attīstītājiem nederēja, un bija jāmeklē citi risinājumi. Un te uzreiz mēs sadurāmies ar ļoti nopietnu fizikālu problēmu, proti, ka caur būvkonstrukcijām ziemas laikā, kad telpās ir augsts ūdens tvaiku parciālais spiediens, ir temperatūra virs 20 grādiem un relatīvais mitrums 40-60 grādi. Protams, ūdens tvaiki cenšas spiesties cauri tai ārsienai uz āru, un ja viņi savā ceļā atrod kādu ūdens tvaiku necaurlaidīgu šķērsli, tad tai vietā arī notiek tvaiku uzkrāšanās. Labais vēsturiskais regulējums inženieru praksē bija, ka ūdens tvaiku caurlaidībai augstajā pusē jābūt 4 reizes lielākai nekā siltajā pusē. Tātad tvaikiem tur viegli jāiet cauri. Bet šī gadījumā tātad to tādā klasiskā variantā realizēt nevar, un līdz ar to ir ļoti rūpīgi jārēķina, kāda būs tvaiku dinamika visa gada un pat vairāku gadu garumā, jo vasaru savukārt
notiek pretējs process, tad ārā parciālo tvaiku spiediens ūdenim ir lielāks, un tie tvaiki migrē atpakaļ pa to būvkonstrukciju. Un tā tad iznāk, ka ir periods, kad tā būvkonstrukcija kā žūt var, un ir periods, kad viņa kļūst atkal mitrāka. Tas saistīts lielā mērā ar mūsu klimatu. Tādēļ siltināšana, ēku siltināšana, papildus apdara no iekšienes vienmēr ir izaicinājums, it sevišķi, ja tas nav, teiksim, viegli caurlaidīgas konstrukcijas. Tādēļ ir jāmeklē tas kompromisa variants, kādu slāni ar kādu siltuma un tvaiku caurlaidību mēs drīkstam uzlikt ēkas iekšpusē, lai daudzos gados, ēku ir paredzēts eksploatēt ilgstoši, nenotiktu kritiska ūdens uzkrāšanās konstrukcija. Tas ir tas kritiskais jautājums. Un parasti tas tad diezgan būtiski ierobežo to siltinājuma slāņa biezumu, ko no iekšpuses var uzlikt. Šī gadījumā tad arī tika meklēts šis te risinājums, kas no vienas puses ļauj to ēku energoefektivitāti paaugstināt un termisko komfortu, bet no otras puses garantē arī šo te konstrukciju ilgmūžību. Lai to pārbaudītu, mēs nevaram veikt eksperimentu praksē daudzu gadu garumā, tiek izmantoti attiecīgi jau procesu matemātiskie modeļi, tātad kā siltums un mitrums, mitrais gaiss konkrēti, konstrukcijās izplatās, un faktiski šajā modelī mēs it kā izspēlējam, ja tā var teikt, kā mainīsies ūdens un ūdenstvaiku daudzums konstrukcija daudzu gadu garumā. Un ja šī te dinamika ir laikā pozitīva ar tendenci, ka samazinās maksimālais mitrums un nepārsniedz kaut kādas kritiskās vērtības, tad šāda konstrukcija ir labi lietojama un ilgspējīga. Saistīts šī gadījumā tieši ar to mitrumu. Ja nebūtu tā mitruma problēma, tad jau lieta, cik tev atļauj, kā teikt, resursi. Un, protams, var sasniegt tad arī lielāku siltumizolācijas efektu, bet dzīve ir dzīve. Ja? Šeit ir viens piemērs no veiktajiem aprēķiniem, kur konstrukcija ir pamatā tātad ēkas ķieģeļu mūris, un no iekšpuses tātad šie te papildus slāņi ar apmetumu, ar Steico International materiālu un kaļķa javas apmetumu iekšpusē. Un izmantojot matemātisko modeli, tātad vairāk gadu garumā tiek veikti aprēķini temperatūras sadalījumiem konstrukcijā, kā arī mitrumiem. Būtiskais, kas šeit ir redzams labās puses attēlē, ir tas, ka protams, ir laika periodi, kad šī mitrums ir maksimāls, lai tā teikt garantētu, ka nebūs sliktāk. Sākumā tiek pieņemts, ka visur it kā būtu 100% mitrums. Tas ir pats sliktākais, kas varētu jau būt. Ja? Un tad mēs skatāmies, kā viena gada laikā, protams, nokrīt jau mitrums samazinās, maksimālais līdz 80%, bet mēs ļoti skaidri redzam, nākošā periodā atkal viņš iet uz augšu, protams, un tad atkal samazinās, bet būtiskais ir tas, ka šīs te bedres kļūst aizvien dziļākas, un maksimālā vērtība arī pamazām samazinās. Ja? Un tādā veidā, paņemot it kā sliktāko iespējamo, mēs nodrošinām to, ka beigu beigās tātad nebūs problēmas ar šo ilgtspēju. Un pateicoties viņam, mēs dabūjām perfektu to sienas sastāvu, mēs dabūjām precīzus biezumus siltinājumu, precīzus biezumus apmetumam. Mums ir tabulas, pēc viņām mēs strādājam un siltinam pareizi ēkas, lai viņām nekad nerodās problēmas.